Mūsu dinamiskajā ikdienā tehnoloģiju izmantošana nav vairs tikai luksus vēlme, kas nodrošina lielāku komfortu un ērtības. Tā ir nepieciešamība, kas virza uz attīstību, turklāt visas bez izņēmuma. Bērndārzos bērni rotaļājas ar robotiem, skolās mācās programmēt, un tehniskās nozares darba tirgū kļūst arvien pieprasītākas un arī labāk apmaksātas. Bet aiz visa tā stāv cilvēki, kuri, izmantojot savu smadzeņu potenciālu, rada brīnumainas lietas. Viena no šīm gadsimta superlietām ir droni. Ja pirms vairākiem gadiem droni vairāk līdzinājās rotaļlietām un arī tika izmantoti izklaides mērķiem, tad tagad tie ir nopietni palīgi cilvēkiem. Ar droniem meklē un glābj cilvēkus, tos izmanto zinātnē un pētniecībā, ar tiem nodrošina kārtību un uzraudzību pasākumos, kā arī tos izmanto valsts aizsardzība, navigācija un pat loģistikā. Bet kas jauns dronu pasaulē? Ejam to tūlīt noskaidrot. Reini, pirms tu pastāst par karstiem jaunumiem, varbūt vari skatītājus ievirst tēmā? Jā, tad atceries varbūt tās, ka tu sāki lidot, bija apmēram kaut kas šāds, vai ne? Tu atpalaki vaļā, forši noņēma tevi uzreiz visa kamera, stabilizāciju un ērti, viegli lietot, izņem no kastes un viss kārtībā. Tad tas tirgus iet uz priekšu, tehnoloģija aug. Arī mēs viņu varam izmantot kā vienkārši bērni ikdienā, varētu tā teikt, un izaugot līdz pat nākošās paaudzes sistēmām, kur ir viss pilnīgi noautomatizēts un nekāda pilota iejaukšanās pat nav vajadzīga. Un tā kā te arī apmēram var redzēt, ko mēs darām ar kādu izmēru droniem, sākot ar maziņajiem, beidzot ar dokstacijām un lāzersensoriem un vēl visādām lietām. Tad, jā, un tas īpašais jaunums, ko mēs gribam parādīt tev šodien, tad tā ir nākošās paaudzes FPV avats sērija. Tad vairāk tev nav jālido skatoties pultī, piemēram, bet tev liec virsū brilles. Un skaties uzreiz to, ko redz kamera, un tu sajūties tā kā pats drons var būt. Supermens. Jā, un tu pats esi supermens. Un šeit arī stilīga lietiņa tāda ir, ja tu gribi sajusties pat kā supermens, tad tu vari uzlikt tādu automātisku emoji virsū, ka tu esi supermens ar rociņu un tu lido, piemēram, ar viņu. Tā kā šis ir tas jaunīšs, pirms iziesim arī ārā palidot ar viņu, lai nav tā, kad mēs tikai parādam un apstāstam, bet iedot tev arī pamēģināt pasēdēt tajā iekšā. Un vēl viena lieta, protams, ir tāda, kad tu esi lidojis ar pulti, vai ne? Jā. Un, ja tu paņem pulti, lidojis ar šādu tagad, tu grozīs roku pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz apakaļ, un tādējādi tu lidos ar dronu. Interesanti. Jā. Kas par robots? Šitais, piemēram. Jā, par robotu tas arī ir tāds interesants rīks, ko mēs esam sākuši pārstāvēt. Tad uz doto brīdi mēs viņu izmantojam izstādes nolūkiem, lai pieaicinātu publiku, kur mēs esam, bet ar to tas viss arī nebeidzās. Tad šeit apakšā ir arī lāzersensors, kurš skanē un vienlaicīgi tu redzi visu, ko redz robots, varētu tā teikt, un pēc tam jau staigājot ar robotu, tu vari pielāgot viņu dažādām vajadzībām. Pieņemsim, ir ugunsdzēsēji, māja deg, un viņi ir uz sabrukšanas robežas, piemēram, un, protams, sūtīt cilvēku iekšā ir mazliet bīstami. Tad šo robotu mēs varam aprīkot, piemēram, ar termokamerām, ar gāzes detekcijas iekārtām un tādējādi sūtīt tur labāku robotu un tiešsaistes video skatīties uz pults un tad vērot atkarībā, kas notiek iekšā, vai tur ir kāds cilvēks vai nav, pirms mēs sūtam reālo cilvēku. Tad reāli sanāk tā, ka iepriekš kādreiz tā, ka bija droni, viņas izmantoja reāli priekš rotaļām, vienkārši lai palidot, un tagad var reāli glābt dzīvības viņiem. Jā, tas arī ir tas, ko mēs darām. Tāpēc mēs iepazīstinām cilvēkus ar tehniku, sākot no bērniem, kas grib lidot ar viņiem iekštelpās, vienkārši priekā spēlēties un tādā veidā. Bet jau tādējādi mēs viņus ievirzam tajā tehnoloģiskajā pusē un izaugam līdz nākošās paaudzes sistēmām, kur mums ir gan termokameras virsū, gan lielas zoom kameras, ka mēs jau pat no 400-500 metru attālumu varam redzēt mašīnas numuru, vai tur ir kāds cilvēks, nav cilvēks. Glābjam dzīvības ar termokamerām, ar lāzeru sensoru, nosakām, kur tas objekts ir uz zemes, lai redzētu precīzi punktu, kur mums sūtīt glābējus un tādas visādas lietas. Mums nesen bija sižeta sērija par STEM izglītību. Vai tas varētu būt saistīts ar to? Jā, tas ir nākošais jau no pielietojumiem, kā jau es teicu, mēs mēģinām ievirzīt arī jauno paudzi tajā tehnoloģiskajā pusē un
Protams, ar šiem robotiem ir arī paredzēta tāda aplikācija iekšā, kur mēs varam sākt ar vienkāršu blociņu ievirzīšanu. Pasakām, robots paiet 10 metrus uz priekšu, tad viņš apsēžās, vēl 10 metrus uz priekšu, pagriežās pa 180 grādiem, attiet atpakaļ. Un pēc tam šos vienkāršos blociņus mēs atkarībā varam pārvērst jau kodā un reāli jau sākt mācīties kodu arī dažādās programmēšanas valodās. Un tas ir ne tikai ar robotu suni, piemēram, bet arī tos pašus dronus, ja mēs varam izmantot arī izglītības ievirzē un ar vienkāršu blociņu palīdzību jau sākt mācīties pilnveidot dažādas funkcijas. Tad tu lidoji pulti. Tas bija šķiņ savādāk. Tad šajā gadījumā tev būs jāuzliek brilles virsū, un tu viņus uzliksi forši uz galvas, pielāgo, kā tev ir ērtāk. Un tagad slēgs iekšā, šeit ir tādi rimbulīši, un tad attiecīgi, lai tu labāk viņus redzētu, atkarībā pēc tavas redzes, tad tu vari viņus pagrozīt un skaties grozi uz vienu vai uz otru pusi tā, lai tev ir ērtāk visu redzēt. Un atceries, kā slēgt iekšā viss DJ produkts, ja? Tu piespied un tad piespied un tur līdz brīdim, kamēr viss ieslēdzās. Tāpat tās arī ar dronu. Tad lietas virsū, mēģini pielāgot viņus tā, lai tev ir ērti uz galvas. Tā saka, ka tu sāc redzēt ekrānu. Es redzu DJ, bet viņš tāds miglains. Jā, tāpēc tu paņem tos riņķīšus un pagrozi viņus. Abas divas? Jā, tur regulē tā, lai tev atkarībā ir. Tu sāc redzēt. Es tā kā kino būtu. Jā. Jā, ir tāds. Ņem rokā pulti šeit. Ir, jā. Jā, un tagad divreiz uzklikšķini. Sarkanā, jā. Nē, šeit, jā. Divreiz uzklikšķini. Tagad iedarbinājās motori. Un tagad vajag paturēt, jā? Jā, piespied un turi. Jā. Un laid vaļā, jā. Un jūti, jā? Tagad, ja tu gribi grozties, tev nedaudz ir jāpieskarās viņam, un te viņš tev grozīsies, grozot roku šādi. Bišķi pieskaries viņam, lai viņš paspiežās lēt, bišķi minimāli. Šādi, o? Jā. Un tad, kad spiedīs vēl līdz galam, te viņš lidos uz to punktiņu, kur te notēmēs. Tas ir vienkārši, ne? Kā Star Wars. Jū! Ne uz tā groz, bet gāz roka tā kā šādi. Šādi. Uz vienas puses vai uz otru pusi. Reni, liels tev paldies, ka man bija tāda iespēja izlidot ar tādu pirmo reizi ar FPV dronu. Es nekad ar tā neesmu lidojis. Man no sākuma vispār bija tā baila. Tāpēc, ka, Bišķi rokas trīcēja. Jā, bišķi, negribās neko saplēst, sajaukt. Bet tagad tu parādīji man, kā ar viņu jālido ir eitanos vienkārši. Un gribās visu laiku. Jā. Un tas tā kā tik forši, ka šitādi droni paliek ar vien pieejamāki arī parastiem cilvēkiem, jo iepriekš jau, droni jau kaut kādu priekš sportu un tā tālāk. Jā, tā kā mazliet sarežģītāk ar uzbūtu bija jāmāk lodēt, piemēram, vai saslēgt dažādas video pārraides sistēmas vai ko tādas, bet tagad tu redzēji, tu izpako no kastes, piesvied pāris podziņas un drons dara viss pats. Interesanti, kādi būs droni un kā viņi būs attīstījušies pēc pāris gadiem, un vai viņiem vispār būs kāds robežas un limita? Iespējams, ka nē, tāpat kā arī cilvēku prātam. Tāpēc domājam, daram un attīstamies. Tiekamies jau nākamnedēļ. Atā!